Sveiki, skatītāji! Šajā video turpināsim apskatīt elementu ievietošanu Google dokumentos. Ja iepriekšējā video ļoti smuki paskatījāmies, kā ir strādāt ar tekstu, kā mēs viņu varam ievietot, noformēt un redzēt, kā tas viss izskatās, šoreiz liksim klāt jau vizuālo elementu, kas ir viens no populārākajiem variantiem, ko izmanto, un tie ir attēli. Šajā gadījumā attēli konkurēt vai no datora, vai no interneta vidus, un kā tad mēs ar šiem te attēliem varam arī smuki strādāt, lai pielāgotu savam dokumentam un savām dokumenta vajadzībām. Tad pirmā lieta, ko iesaku saprast un izvēlēties, no kurienes tad attēlu mēs ievietojam. Vai nu man viņš jau ir saglabāts datorā, vai nu es viņu meklēšu internetu vidē, vai es ievietoju kādā citā iespējamā variantā. Attēlu ievietošana kā tāda mums ir pieejama vairākos variantos. Pirmā lieta, ko uzreiz iesaku, atrodam, kurā vietā tad mēs šo attēlu vēlamies ievietot. Novietojam tur kursoriņu, un nākamais izvēlos vai nu augšā ātrijā izvēlē. Man ir tāds simboliņš, tā kā ainava, kur ir podziņa, ja ievietot attēlu. Uzklišanot virsū būs vairākas iespējas, vai arī izvēlnītē zem ievietot ir iespēja izvēlēties šajā gadījumā attēlu ievietošanas iespējas. Jūs redzēsiet, ka uz leju ir vēl daudz un dažādas lietas, ko es varu ievietot arī dokumentā kā papildus elementus, ar ko strādāt, pie tiem mēs vēl mazliet vēlāk atgriezīsimies. Paskatos, kura vieta tad man ir ērtāka, caur kuru tad es strādāju. Es šajā gadījumā izvēlēšos šo iespēju, ka es attēlu ievietoju ātrijā izvēlē. Tālāk opcijas mums neatšķirās, mums viss ir vienāds. Un tad man ir vairākas iespējas, ko es varu darīt un kur tad es varu šo attēlu iegūt. Es varu attēlu augšupielādēt no datora, ņemot šo iespēju, uzklikšanu virsū, un man atverās vaļā mana datora faili, un tad man ir jāsaprot, kur tad man šis konkrētais attēls ir saglabāts. Vai tās ir lejupielādes, vai tie ir attēli, vai tā ir kāda cita mapīte, tad, protams, ir jāatrod un jāsaprot, kur tas atrodas. Tad, ja savu attēlu esmu atradusi, klikšķinu tam virsū, atlasu, un ja man ir ieslēgta arī šī priekšskatījuma opcija, es viņu arī redzēšu, kāds viņš man izskatīsies. Un podziņa atvērt nozīmē to, ka es šo attēlu ļoti smuki varu ievietot šajā te dokumentā. Manā gadījumā attēli visi ir ņemti no interneta vides, līdz ar to tad vai nu iepriekš saglabāt datorā, vai nu attiecīgi uzreiz tiks meklēti internetā. Tātad attēls kā tāds. Man viņš ir ievietots, nevienmēr jums viņa izmērs būs atbilstoši tam, kā tad man konkrētajā situācijā ir jāstrādā. Varbūt attēls ir par lielu, vai varbūt attēls ir par mazu, vai viņa novietojums varbūt neatbilst tam, kur tad man viņam ir jāatrodās. Līdz ar to uzklišanot uz attēla, jums tiks piedāvātas vairākas iespējas. Es varu strādāt ar pašu attēlu uzreiz tieši ar attēlu kā tādu. Apakšējā, kreisajā stūrī ir vairākas iespējas, kas piedāvā gan novietojumu, gan tādi 3 punktiņi, kur ir lielums, korekcija un dažādas citas attēla opcijas. Tāpat pašam attēlam apkārt ir tā saucamie jūtīgie punkti, ar kuru palīdzību es varu samazināt attēlu. Augšpusē mums ir tāds aplītis, ar kuru palīdzību es varu mainīt attēlu novietojumu grādos un uzklikšanot uz pašu attēlu, nospiežot pēles kreiso taustiņu, turot un pārvalkot kursoriņu, es attēlu varu arī nomainīt arī vietu. Bet, ja es to visu vēlos darīt ar konkrētiem izmēriem, konkrētām lietām, kas man ir jāizdara, tad uzklikšanot uz attēla, jums gan apakšā, gan augšā ātrijā izvēlē parādās vairākas jaunas pogas. Tad iespēja no labās puses aizstāt attēlu nozīmē, ka es varu ievietot citu attēlu, dzēšot principā šo. Attēla opcijas uzklikšanot virsū, man labajā pusē atvērsies vairākas opcijas, kas ir saistītas tieši ar pašu attēlu. Attēlu lielums un rotācija. Tad, ja man vajag
konkrētu izmēru platumā, augstumā, tad attiecīgi, kā tad man viņš izskatās, ir iespēja iestīt centimetros, ir iespēja iestīt arī procentos. Īpaši iesaku pievērst uzmanību, lai pie lieluma un rotācijas, pie fiksēta malu attiecība man ir ielikts ķeksītis, tad attiecīgi atzīmēts, ka es šo izmantoju. Citādāk, ja šī vieta nebūs aktīva, jūs mainot platumu, mainīsiet tikai platumu. Augstums būs jāmaina un jārēķina pašiem. Ja man šī vieta ir fiksēta, tad abas šīs malas, platums un augstums mainās vienlaicīgi proporcionāli tajā brīdī, kad jūs kaut ko pamainīsiet. Tātad man ir iespēja pagriezt, kā jūs redzat, te ir piedāvājums par leņķi, attiecīgi leņķī, kādā mēs pagriežam, un es varu griezt arī uzreiz par 90 grādiem, ja tas man ir nepieciešams. Tālāk nākošā izvēle man ir teksta aplaušana, jeb varētu teikt tā, tas, kā šis attēls ir novietots saistībā ar tekstu, vai teksts viņam būs apkārt, vai viņš būs virs teksta vai aiz teksta, vai attiecīgi man ir viena rindiņa ar tekstu, vai attiecīgi man ir starp rindiņām. Tas ir atkarīgs no tā, kā mums tas attēls ir nepieciešams iekombinēt šajā tekstiņā, un attiecīgi uz leju paskatoties, mēs redzēsim arī tas, cik liela apmalīte, ja attiecīgi cik brīvā mala ir no teksta. Tālāk, ja man nav izvēlēts vienā rindiņā ar tekstu, bet kāda cita šī pozīcija teksta aplaušanai, man ir iespēja mainīt arī pozīciju, kur tad man attiecīgi tas attēls atrodas. Tālāk, man ir krāsu maiņa. Es varu mainīt mazliet attēlam krāsas pēc attiecīgi datoru iestatījumiem. Nekas ļoti daudz šeit pieejams nav, bet dažādās situācijās tas mums ir arī nepieciešams. Tad ir tāda lieta kā korekcija, kas ir tieši saistīts ar, piemēram, spilgtumu, kontrastu, necaurspīdīgumu. Ja man, piemēram, attēls ir nepieciešams diezgan caurspīdīgs, tad attiecīgi es te varu šīs lietas iestatīt. Un varu ierakstīt arī alternatīvo tekstu, kas jau ir vairāk saistīts tajā brīdī, ka mēs pielāgojam savu dokumentu arī, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, lai šo tekstu varētu dzirdēt, kas man šajā attēlā ir iestatīts. Ja tāda lieta ir nepieciešama, šo šeit var pievienot. Un tad vēl viena opcija, kas man neparādās pie attēla opcijām, bet atrodas ātrajā izvēlnē no labās puses trešā poga, ir apgriezt attēlu. Ja man attēls ir pa lielu, uzklikšķinot uz šīs podziņas, man apkārt parādās tādi kā kvadrātiņi, melnā krāsā, tādas kā kājiņas. Un es varu attēla izmēru arī mazliet apgriezt, ja man tā opcija, piemēram, nav izdarīta pirms tam. Uzklikšķinot vēl vienreiz, man attiecīgi attēls tiek apgriezts. Blakus parādīsies jau attiecīgi vēl viena podziņa, attiestatīt attēlu, tas nozīmē, ka es principā atgriežu iepriekšējo izmēru. Tas ir par to variantu, kā tad man strādāt ar attēlu, kurā vietā, kas man ir atrodams. Bet šis ir tikai tas variants, kad esmu ievietojusi attēlu no datora. Mums bija vēl vairākas iespējamās opcijas, un paskatīsimies, kā tad strādāt ar tām. Rediģēšana arī šīm opcijām būs tieši tāda pati, kā attēlam ievietotam no datora. Pirmā lieta, kas ir jāizdara, ir jāizklikšķina ārā no attēla, principā jānorāda nākamā vieta, kur tad man nākamais attēls, un mēs liekam vairākus, tiks ievietots. Ja es atstāšu aktīvi šo attēlu un likšu nākamo, tad šīs attēls var tikt dzēsts. Tālāk. Tad izvēlos nākamo vietu, vai zem šī attēla, vai kādā citā vietā. Tad skatāmies, ko tad man vēl piedāvā attēlu ievietošanas opcijas. Nākošā opcija aiz augšu pielādēt no datora un meklēt tīmeklī. Man atverās labajā pusē Google attēlu meklētājs, kurā es varu ierakstīt šo te meklējamo vārdu un meklēt, kas man ir nepieciešams. To, ko es varu ieteikt no pieredzes,
Ja es meklēju šeit caur meklētāju, pat labāks variants to, ko jūs vēlaties atrast, ir rakstīt angliski nekā latviski, būs lielāka iespēja atrast attēlus. Uzklikšķinot virsū izvēlētajam attēlam, vai arī iespēja ir atlasīt vairākus attēlus, piemēram, vienlaicīgi pie viņa uzklikšķinot parādās zils ķeksītis, man parādās apakšā podziņa ievietot, kur uzklikšķinot man attiecīgais attēls tiks ielādēts dokumentā. Mazliet noteikti jāpagaida, kamēr viņš ielādējās, un tad jau viņš arī parādīsies. Tāpat pie šīm opcijām, pie attēla ievietošanas, man ir vēl vairākas. Atkal izvēlos vietu, norādu, un tad man ir iespēja ievietot, piemēram, attēlu no diska. Tas ir tādā gadījumā, ja man attēls ir saglabāts manā Google diskā, un attiecīgi es no šī Google diska kaut kādas konkrētas mapītes šo te attēlu arī pēc tam tālāk ievietoju savā dokumentā. Līdzīgi kā ievietot no interneta, uzklikšķinu virsū un jums parādīsies apakšā podziņa ievietot. Tad ir tāda lieta kā fotoattēli. Google iespējās ir tāds variants, ka mums varbūt ir mapītes, kurās esam saglabājuši fotoattēlus, un līdz ar to es varu ielietot no savas mapes arī attēlu. Tad mums ir vēl viena opcija, kas ir pēc URL, tad pēc attēla adreses. Tad šajā gadījumā, ja man ir pēc URL, tad interneta pārlūkā es esmu atradusi attēlu, un attēlu es šajā gadījumā nevis leju pielādēju, bet man, piemēram, attēls ir atrasts, uzklikšķinu uz attēla labo peles taustiņu, un nevis, piemēram, kopēju attēlu, bet kopēju attēla adresi. Un šī būs tā lieta, kas ir jāielīmē pie URL, kas notiek tālāk. Programma atrod šo attēlu, un man ir iespēja redzēt viņu priekšskatījumā un spiest pogu ievietot. Un attiecīgi atkal viņi ielādēsies un tiks ievietot. Un pēdējā iespēja ir kamera, līdz ar to es varu ieslēgt kameru, piemēram, nofotografēt tas, kas man notiek apkārt, vai sevi, ja tas ir nepieciešams. Un tad visi ievietotie attēli mums ir jāsformē tā, kā mums ir nepieciešams. Veiksmi darbos!